Čau, mans vārds ir Paula Roze. Iespējams, mēs jau esam tikušies manā blogā mrspaularoze.com, varbūt manā Instagramā, varbūt bloga Facebook lapā, bet ja nē, tad mēs tiekamies pirmo reizi, man ir ļoti liels prieks ar jums iepazīties. Beidzot, es varu jums piedāvāt savu sen solīto YouTube kanālu, principā nevis sen solīto, bet sen sev solīto. Jo YouTube kanālu es gribēju izveidot jau labu laiciņu, bet nekādīgi nevarēju saņemties to izdarīt. Bet tad vienu dienu pienāca tāds brīdis manā galvā, kad es vairs nevarēju atrast attaisnojumus šo nedarīt. Protams, visi iepriekš man galvā klejojošie iemesli vēl joprojām viņi tur ir, kā piemēram, kurš gan gribēs skatīties, gan gribēs vispār klausīties to viedokli, tā tālāk un tā joprojām, bet tad es nospriedu, ka sliktākais, kas var notikt, ir kāds slikts interneta komentārs. Un, jā, no tiem es jau laikam pārstāju baidīties brīdī, kad es sāku rakstīt blogu, kas bija ļoti daudzus gadus atpakaļ. 2 gadus atpakaļ diezgan likumsakarīgi blogs ievirzījās vecāku bērnu tēmā, jo man piedzima dēliņš Otomārs. Un, protams, ka cilvēks raksta un runā par to, kas viņam ir visaktuālākais un vissvarīgākais. Un loģiski, kopš bērnu piedzimšanas man kā jebkurai mammai svarīgākais ir viņas bērni. Es ik pa laikam arī fotografēju. Rakstīšana un fotografēšana ir tās divas lietas, kuras man ļoti patīk. Es daru nevis tāpēc, ka es uzskatu, ka man ir vājprātīgs talants, bet tāpēc, ka man tās lietas vājprātīgi patīk, un tieši tāpēc arī ir šis YouTube kanāls, jo es gribu pamēģināt sevi vēl vienā lietā, kura, manuprāt, man varētu vājprātīgi patikt. Un to, vai man sanāk vai nesanāk, to mēs redzēsim mazliet vēlāk. Uz tāda vieta, kur es runāšu vienkārši to, ko man gribās runāt. Tāpat kā es savās mājās daru to, ko es gribu darīt, arī šīs būs vēl vienas manas internetu mājas. Es arī blogu saucu par savām mājām, kuras laipni gaidu foršus un jaukus cilvēkus, kas manu blogu lasa. Tāpat arī es gaidīšu tos pašus un vēl jaunus foršus cilvēkus, aicinu arī šeit savās YouTube mājās. Ja tev šis galīgi nav saistoši, galīgi nav interesanti un varbūt pat kaitinoši, augšējā kreisajā stūrītī ir sarkans krustiņš, kuru vienmēr var uzspiest, kad kaut kas nepatīk internetā un tā lieta pilnīgi izgaismo tavas dzīves, un tev uz to vairs nekad nav jāskatās. Godīgi sakot, es nesaprotu, kāpēc daudz cilvēki to neizmanto ikdienā, bet iespējams šī būs viņu apgaismība, ka to ir iespējams izdarīt, ir iespējams sevi atsvabināt no šīm mokām, ko sauc par kaitinošām lietām internetā, kaitinošiem cilvēkiem internetā. Lūdzu, neskatieties neko, kas jums nepatīk. Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi tematiem, par ko jūs gribat, lai es šeit parunāju, rakstiet tos tepat lejā komentāros, un es noteikti taisīšu video par šiem tematiem, protams, ja man būs ko par tiem pateikt. Un kā jau jebkuram normālam latvietim un sievietei vispār, man visticamāk būs ko pateikt. Nemēģinu sevi ierobežot un ielikt kādā vienā konkrētā rāmītī. Pļāpājamais YouTube kanāls. Prieks ar tevi iepazīties, pieraksties jaunumiem, ierosini tēmas un tiekamies drīzumā jaunākajos video.